Pabalsti vispār pasaulē tiek izmaksāti divos veidos. Vai nu personai, kur atbilst noteiktiem kritērijiem, valsts pārskaita vai pašvaldība naudu, vai arī persona izmanto kādu pakalpojumu un par šo pakalpojumu pēc tam kāds cits samaksā. Maksātājs pārmaksā. Tas cilvēciskais faktors, kurš ir klāt pabalstu dalīšanā, viņš ir tikai traucējošs. Izslēdzot šo cilvēcisko faktoru, subsīdiju piešķiršanas procesu mēs esam automatizējuši, izmantojot bankas infrastruktūru. Tas ļauj paplašināt sociālā budžeta pielietojumu dažādām personu grupām, iedot vairāk naudas tiem, kam tiešām vajag, tīri uz ietaupījumu rēķina. Šobrīd šī pabalstu nauda tiek dalīta ļoti rūpji. Ir tādas ugunsdzēšamās lidmašīnas, kur ar ļoti lielu ūdens apjomu viņi nomet uz meža. Un tad iedomājieties, ja jums ir dārziņš ar puķu dobi un jūs tādā veidā šo dārziņu laistat. Mūsu risinājums ir leikāniņa liela apjoma daudziem darījumiem.